pamatā šīs visas vielas tirgo, ražoja Ķīnā un pildīja baloniņos iekšā. Un baloniņus sūtīja pa pastu mūsējiem, tā saucamiem biznesmeņiem pēdiņās. Viens šāda baloniņa cena bija ap $300. Viņu atsūtīja uz šeieni, un viņi paši uz vietas šeit ražoja tās narkotikas. Respektīvi, viņi ņēma kaut vai jebkuru organismu vietu. Pieņemsim, viņi varēja nopļaut pērnā gada zāli vai sienu. Viņi viņu sasmalcināja, nolika uz galda, visu šo vienmērīgi apsmidzināja, izkaltēja, izvārīja, izžāvēja, ja? Un vai nu arī bija tādi arī gadījumi, kad viņi, pieņemsim, vārīja viņu, ja? Tikko vienkārši pārteicos, pieminēja vārīšanu, viņi vai nu apsmidzina, vai nu viņi, vāra šo zāli kaut kādā tur ķīmiskajā šķidrumā, un pēc tam viņu izžāvē. Un tādā veidā viņi ražoja.